Šoreiz raidījumā Izaugsmes ceļi Ziemeļlatgalē stāstīsim par Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līderu programmā atbalstu gūšajiem projektiem, kas īstenoti Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novados. Līderu programma vēsturiskajā Balvu rajona teritorijā kopš 2009. gada koordinē vietējā rīcības grupa biedrība Balvu rajona partnerība. Biedrība izsludināja projektu konkursus, pieņēma projektus un vērtēja tos atbilstoši Balvu rajona attīstības stratēģijai. Laikā no 2009. līdz 2015. gadam Ziemeļlatgales teritorijā īstenots 191 līderu programmas projekts. Projektus īstenoja biedrības un pašvaldības iestādes, esošie un topošie uzņēmēji, mājražotāji un mazās lauku saimniecības. Projekti tika īstenoti dažādās jomās. Šoreiz pastāstīsim par pašvaldību īstenotajiem projektiem Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novados. Projektu aktivitātes veiktas ar mērķi uzlabot un paplašināt sociālo pakalpojumu klāstu un pieejamību sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. Rugāju novada sociālais dienests nodrošina dažādu veidu sociālos pakalpojumus sava novada iedzīvotājiem. Dienests tika izveidots 2009. gadā, apvienojoties Rugāju un Lazdukalnu pagastiem, un tieši šeit, Lazdukalnā, izmantojot līderu programmas sniegtās iespējas, Rugāju novada sociālais dienests īstenoja projektu, labiekārtojot telpas veļas mazgātuvei un dušai, kas paredzēti pagasta iedzīvotāju lietošanai. Šo pakalpojumu var izmantot jebkurš cilvēks, jo ir dažādas cenas, dažādi izcenojumi pakalpojumiem un arī pēc vajadzības. Pamatā jau trūcīgiem iedzīvotājiem, kuriem nav mājās veļas mašīna vai nav mājās iespēja nomazgāties dušā, jo lauku mājās, kā jūs ziniet, ir mazgāšanās vannā, un tas sevišķi tā aktuāli ir ziemas mēnešos, kad ir augsti, māju piekurināt ir grūti, un vajag siltu telpu un siltu ūdeni. Un te ir radīta iespēja, kur tas viss ir iespējams. Interesi par šādu pakalpojumu Lazdukalnu pagastā izrādīja daudz bērnu ģimenes. Tāpat arī vēlmi saņemt šādu pakalpojumu izteikuši cilvēki no maznodrošinātām ģimenēm. Bija skolā varbūt tāda varbūtība, ka varētu, bet skola ir skola un tur tā. Nav tik ērti, un tāpēc mēs izdomājām, ka var. Un arī pensionāri nevar izmazgāt veļu vairs un savu veļas mašīnu nav. Tad sadomājām, ka vajadzētu. Un telpas ir brīvas, un laukos ļoti daudz brīvās telpas īstenībā, un tādu neapsaimniekotu telpu, neapsaimniekotu ēku. Tā kā, ja tik būtu idejas, varētu ļoti daudz visādus projektus taisīt. Telpa, kur šobrīd atrodas veļas mazgātuve un duša, iepriekš izmantotas kā pašvaldības automašīnu remonta garāža. Šobrīd tā izremontēta un par projekta līdzekļiem šeit uzstādīta veļas mašīna un duškabīne. Cilvēki ir priecīgi un sevišķi, ja dodas pie dakteriem, tad jau jānomazgājas ir, gribi, negribi. Veļas mašīna arī tiek darbināta. Es ceru, ka tie pakalpojumi būs vajadzīgāki vairāk ziemas mēnešos nekā vasarā. Līderu projektu Lazdukalnu pagastā realizējusi Rugāju novada pašvaldība. Balvu novada sociālā dienesta paspārnē darbojas dienas centrs, kas dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām piedāvā vairākus pakalpojumus, piemēram, apmeklēt medicīnas māsu, frizieri, šuvēju, masieri, kā arī nomazgāties dušā un izmazgāt veļu. Mēs sapratām, ka mums iepriekšējais pakalpojums neapmierina ne pašus, ne arī iedzīvotājus, jo telpas bija samērā nožēlojamā stāvoklī un viennozīmīgi sapratām, ka ir vajadzīgi uzlabojumi. Un meklējām iespējas, un kā vienmēr, lai dabūtu finansējumu, ir jābūt pašvaldības atbalstam, ir jābūt finansētājam. Un mēs darījām gudri, mēs uzaicinājām pašvaldības vadību un deputātus šeit uz vietas ar savām acīm paskatīties, ka mums šis pakalpojums
kā pašvaldībai vairs nav pietiekoši labā kvalitātē, mēs viņu nevaram tālāk tādā veidā nodrošināt. Un deputāti akceptēja, viennozīmīgi viņi deva zaļo gaismu, ka būs līdzfinansējums, ka viņi nodrošinās arī palīdzību aprīkot telpu, bet mums pašiem ir jādomā, kā dabūt pamatfinansējumu tam visam. Tādu no arī sociālā dienesta darbinieki meklēja dažādas iespējas, kā piesaistīt līdzfinansējumu, lai labi iekārtot dienas centri veļas mazgāšanas un dušas telpu. Šim mērķim izdevās gūt atbalstu līderu programmā. Sākumā tika veikta tāda vienkāršota rekonstrukcija. Tas būtiski ar visu sienu demontēšanu, jo šeit bija arī tāda varbūt nevajadzīgas telpas, kuras bija atdalītas viena no otras ar šauru tumšu gaiteni. Un tas nebija ērti, tā bija platība, bet ērtības tur bija maz. Un tad tika šī projekta realizētājiem arī bija idejas, ko mums pasniegt jau arī pirms tam. Un projekta gaitā to visu demontējot un izveidojot ērtu, plašu dušas telpu un plašu šo veļas mazgāšanas telpu, tā lai arī darbiniekam ērti strādāt. Tā telpas kļuva gaišas, saulainas, plašas. Un pārveidojot būtiski arī to dušas telpu, tagad arī cilvēki ar īpašām vajadzībām var šeit atnākt un piekļūt, un arī viņiem pakalpojums ir nodrošināts, varētu teikt, no mūsu puses. Projekta ietvaros iegādāti 2 veļas mazgāšanas automāti. Viens no tiem aprīkots ar centrifūgu, kas ļauj veļu izžāvēt teju vai sausu. Labi iekārtot arī dušas telpa. Savukārt par pašvaldības līdzekļiem iegādātas mēbeles un papildus aprīkojums. Ir mums mērķa grupas, kuras ir pilnībā atbrīvotas no maksāšanas, un tie ir cilvēki ar invaliditāti, īpaši pirmā grupa, bērni invalīdi, un arī cilvēki ar ļoti zemiem ienākumiem un cilvēki, kuri ir trūcīgo statusā. Un ir mums pakalpojumi, kuri ir par pazeminātu samaksu, tas ir vismaz par 50% lētāk nekā citur pilsētā. Sociālā dienesta darbinieki vērtē, ka pēc dušas telpas labiekārtošanas un jauno veļas automātu uzstādīšanas būtiski ir pieaudzis apmeklētāju skaits. Cilvēki ar sniegto pakalpojumu ir apmierināti un to izmanto biežāk. Izmantojot līderu programmas sniegtās iespējas, dažādu veidu sociālos projektus aktīvi realizē Viļakas novada dome. Pēc novada reformas 2009. gadā jaunizveidotā struktūra daudz mācījās no kaimiņiem Rugāja novada, kas jau iepriekš bija īstenojis vairākus līderu atbalstītus projektus. Nākamās pašvaldības mācījās no tā viņu piemēra, un ja viņiem ir veļas mazgātava, tad arī citā pašvaldībā vajag, ja viņiem ir kāda atpūtas istaba, tad arī to vajag. Un Viļakas novada doma startēja projektu konkursā, ka viņi renovēja vispār visu šo ēku. Un šī ēka ir izveidota tā kā sociālo pakalpojumu ēka. Ēka bija lielais projekts no pamatpakalpojumu ekonomika un iedzīvotājiem projekta, un pēc tam arī šeit ievietoja dažus tos līderu projektiņus. Viļakas novada domas projekta vadītāji uzsver, ka sociālās aprūpes centrs jau šobrīd iedzīvotājiem piedāvā plašu sociālo pakalpojumu klāstu, taču radusies nepieciešamība tos paplašināt, piedāvājot arī friziera un manikīra un pedikīra pakalpojumus. Īpaši cilvēkiem, kas dzīvo arī sociālās mājās, viņiem ir nepieciešami tie pakalpojumi, un ja tu pērc viņus no ārā, viņi ir dārgāki nekā, ja tu pats viņus sniegtu. Lūk, un tā radās ideja. Tieši šī Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilzai Šocānei par daudzajiem projektiņiem, ko arī mēs realizējām. Sociālie pakalpojumi Viļakas novadā ir ļoti nepieciešami un pieprasīti, jo ne visi cilvēki var atļauties tos iegādāties par tirgus cenām. Ir ļoti daudz cilvēku arī Viļakā, tuvāk pie Viļakas, kuriem nav pieejami, nav ne centrālais ūdensvads, ne kanalizācija iekšā. Viņiem ir grūti ar mazgāšanos, tad viņi labāk atnāk šeit, izmazgājās, nekā pie sevis. Gan arī tādi, kuriem nav tās veļas mašīnas, viņiem ir lētāk samaksāt to vienu reizi izmazgāt šeit, nekā pašiem kaut ko ievilkt. Ja nav ūdens vada, viņi nevar to izdarīt pat īstenībā. Un tie ir visi cilvēki, gan tie, kuri nestrādā, ilgstošie bezdarbnieki, gan ģimenes ar maziem bērniņiem, jo te darba vietu nav daudz. Ja tev pašam nepieder, zeme un nepārmanto no saviem vecākiem, tad tev ir ļoti grūti arī uzsākt kaut ko darīt. Daudzas ir sociālā visādas riska ģimenes un arī tām visiem, kas nāk, viņiem tiek sniegta palīdzība.
Viļakas sociālās aprūpes centrs iedzīvotājiem nodrošina dažādu veidu sociālos pakalpojumus. Šeit pieejama veļas mazgātuve, pieņem sociālie darbinieki, kā arī atvēlētas telpas, kur pulcēties pensionāriem. Izmantojot līdera programmas sniegtās iespējas, šeit iekārtots arī friziera kabinets. Sociālā aprūpes centra klientiem ir nepieciešams šis pakalpojums, gan arī mazāk aizsargātām personu grupām. Tas varētu būt maznodrošinātiem, trūcīgiem iedzīvotājiem, vientuļiem un daudzbērnu ģimenēm. Ar pašvaldības atbalstu labiekārtota friziera darbam nepieciešamā telpa, savukārt par projekta līdzekļiem iegādāts aprīkojums. Inventārs, tas būs frizieru krēslis, spogulis un arī, teiksim, galdiņš ar atvilknītēm 5, kur izvietot nepieciešamos instrumentus. Turpat blakus ar līdera programmā iegūto finansējumu iekārtots arī manikīra un pedikīra kabinets. Šī ideja ir domāta tieši sociāli neaizsargātām personu grupām, teiksim, sociāla aprūpes centra klientiem, maznodrošinātiem, trūcīgiem, vientuļiem un tam līdzīgi. Un arī īstenībā cilvēkiem ir kāju problēmas ar kāju kopšanu, teiksim tā. Arī šeit par pašvaldības līdzekļiem labiekārtota telpa, savukārt projekta ietvaros iegādāts aprīkojums. Kušete funkcionālā, kur var, teiksim, dažādi visu piemērot. Un tad ir vakuma, manikīra, pedikīra aparāts, ar kurā palīdzību viss tiks veikts, visas darbības. Šobrīd tiek apmācīti darbinieki, lai jau pavisam drīz Viļakas sociālās aprūpes centrā iedzīvotājiem būtu pieejami gan friziera, gan arī manikīra un pedikīra pakalpojumi. Viļakas sociālās aprūpes centrs pilda arī veco ļaužu pansionāta funkciju. Tas tika izveidots 2009. gadā pēc Viļakas slimnīcas slēgšanas. Šobrīd divstāvu ēkā dzīvo 29 iemītnieki, gan sievietes, gan vīrieši, lielākoties pensionāri, cilvēki ar invaliditāti un dažādiem fiziskiem traucējumiem. Pansionāts atrodas vēsturiskajā slimnīcas ēkā, kas celta vēl 19. gadsimtā. Tas ir izvietots 2 stāvos, līdz ar to veciem ļaudīm nereti ir grūti pārvietoties pa kāpnēm. Ņemot vērā veselības inspekcijas ieteikumu un pamatojoties uz sociālo pakalpojumu likumu, mums viena no prasībām bija, ko mēs šobrīd arī veiksmīgi esam realizējuši, tas ir pacēlāja iegāde, ko šobrīd savu līderu projektu arī esam īstenojuši. Šim mērķim līdzekļus izdevās rast līdera programmā. Centrs iegādājies ērtu ar aklimātoru darbināmu pacēlāju. Viņam, var teikt, ir 2 funkcionālās priekšrocības. Pacēlāju var izmantot kā ratiņkrēslu pārvietot, gan arī izmantojot kāpurkēžu principu pārvietot pa pakāpieniem. Līdz šim, lai pārvietotu klientus, darbiniekiem nācās tikt galā pašiem. Tāpēc šis ieguldījums ir ļoti nozīmīgs centra attīstībā. Lielas paldies arī Viļakas novada domei. Tas ir domes līdzfinansējums. Un, jāsaka tā, ka daudzos pansionātos šobrīd šīs te pacēlājas arī šobrīd vēl nav iegādāts, un tā ir liela problēma. Līdera programma šim mērķim ir ļoti liels atbalsts, jo šāda veida aprīkojums ir ļoti dārgs. Viļakas pamatskolas skolotāju kolektīvs jau labu laiku meklējas iespējas, kā bērniem kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku pirms mācību stundu sākuma un gaidot autobusu dienas noslēgumā. Tad radusies ideja par atpūtas istabas izveidi, taču pašu spēkiem skola šādu telpu iekārtot nav varējusi, līdz radusies izdevība startēt līdera programmā, kur sagatavotais projekts guvis atbalstu. Ilgi meklējām vārdiņu, un tā mums ir kabatiņa, mīļa, jauka, klusa telpa, kur atnāk padarboties. Un projektā mums ir iegādāts ļoti daudz kas vērtīgs. Gan dators, gan projektors, sintezators, jeb digitālās klavieres. Un šīs tāfele magnētiskā, kur var likt arī magnētiskās puzles, galda spēles, dažādas rotaļlietas, mīkstie pufi, kur ir ļoti lielā cieņā, paklājas ar spēli, kur var izspēlēt. Un šī telpa
ir ieguvusi popularitāti ļoti. Laiku kabatiņā bērni pavada ne tikai no rītiem un pēcpusdienā, bet arī stundu starpbrīžos. Aktivitātes, ar ko bērni aizraujas, ir atkarīgas no vecuma un interesēm. Vecāko klašu bērni, kas ir mums 5., 6., 4., klausās mūziku, izmantojot šīs iespējas, kas šobrīd ir. Un mazie pārsvarā izmanto paklāju spēlēm, liek puzles. Mums pa maiju tika saliktas 4 milzīgas puzles, sākot no 500 līdz 2000 gabaliņiem, kas arī ļoti sekmē gan sīko motoriku, gan arī attīsta iztēli un radošās spējas. Bērnus šeit pieskata pedagogs, taču arī skolēni paši ir atbildīgi par kārtību kabatiņā. Tāpēc arī tapuši bērnu paši izstrādāt iekšējās kārtības noteikumi. Viļakas pamatskolas skolotāji uzskata, ka šī vieta mācību gadu laikā pilda savas funkcijas. Šis te sākotnēji mērķis bija, lai bērni tiešām skolā to laiku pavadītu, nevis vienkārši klīstot apkārt un lejā pie garderobēm uzturoties un nezinot, ko rast. Jā, viņi šeit uzturās un manuprāt, mērķis ir sasniegts. Un vēl arī tas, ko mēs pamanījām, sadraudzējas vairāk mazo klašu bērni ar lielajiem, viņi līdz ar to kļūst, savstarpēji komunicē labāk, komunikablāki un arī nav tādas. Viņas labāk saprot, ka tam mazajam ir jāpalīdz un jāatbalsta viņu. Interesanti, ka daudzi bērni uzturoties šeit ir pievērsušies galda spēlēm, kuras līdz šim nekad nav spēlējuši un kur noteikums nav pat zinājuši. Dators šobrīd ir palicis pilnīgi novārtā pagaidām. Redz, mums ir iesākums. Pagaidām mums šī telpa noder komunikācijai, sadarbībai, liederīgam kaut kādam savstarpējām sarunām, jo viņi runājās. Viņi starp citu arī līdz ar to bērni ir atvērtāki, viņi arī stāsta kaut kādus notikumus. Es šobrīd par bērniem uzzinu daudz vairāk, piemēram, mēnesis ar viņiem padzīvojoties nekā gadu dzīvojoties kopā klasē. Mēs sēžam uz pufiem, liekam puzles, spēlējamies, atpūšamies, magnētu puzli liekam un klausāmies ar lielajām puikām dziesmas. Un ko tev vislabāk patīk darīt? Man te patīk sēdēt uz pufiem un šeit pa paklāju spēlēt laikāt. Jūs gaidat atkal, kad varēs nākt uz skolu? Jā. Un uz kabatiņu arī gribēsiet nākt? Jā. Nākamajā mācību gadā pedagogi plāno kabatiņā organizēt tematiskās pēcpusdienas, rīkojot bērniem izglītojošas tikšanās ar ģimnāzijas audzēkņiem. Puiši ļoti interesējas par dīdžejiem, mums ir arī disko bumba. Un 12. klases meitene, kur ir beigusi Viļakas dīdžejas, viņa bija ar mieru, ka viņa atnāks puišiem pamācīs. Un ir ideja arī vecākus iesaistīt, ka vecāki nāk novada kādas nodarbības, izmantojot kabatiņas inventāru. Te notiks arī klases vakar, viens jau ir bijis kopā, mums bija studente praktikantīte, un 1. klasīte kopā ar studenti te pavadīja liederīgi, organizējot klases vakaru. Īstenot šo projektu Viļakas pamatskolai palīdzējusi Viļakas novada dome. Atsaucoties iedzīvotāju aicinājumam, Baltinavas novada doma radusi iespēju iekārtot telpu veļas mazgāšanai. Šim mērķim piesaistīta līdzekļi no līderu programmas. Projektiņa ietveros mēs sakārtojam vienu telpu, veicām remontdarbiņus un iekārtojam veļas mazgātavas telpu. Te mums ir no projekta līdzekļiem 2 veļas automāti, viens parastais, viens ar žāvētāju, un ir vēl galds un krēsli. Papildus veļas mazgāšanas automātiem šeit uzstādīta duša, kur iedzīvotājiem darba dienās nomazgāties, jo novadā ir pieejama tikai pirts, kas strādā sestdienās. Mums ir lauku teritorija, daudz arī ārpus Baltinavas ir tādas mājsaimniecības, kuru nav centralizēta ūdens apgāde un kanalizācija. Iedzīvotāji izmanto paši savu grodu akas un ir problēmas pieslēgt veļas automātu vai uzstādīt dušas. Un lai cilvēki arī mūsu novadā saņemtu pakalpojumu, tādu, kas pieejams varbūt arī citiem ciematos, pašiem mājās vai pilsētās, tad arī nolēmām, ka tās mums pakalpojums vajadzīgs un radās iespēja startēt projektiņā līderī. Tā arī tapa projekts un iesniedzām, mums tika atbalstīts un sākās darbi. Telpas labiekārtošanas darbi noslēgušies vien pavisam nesen un savas funkcijas tā sāks pildīt sākot ar septembri. Plāns ir ņemt no iedzīvotājiem viņu drēbes, tas ir kas no vientuļiem pensionāriem, tiem, kam ir grūtāk nogādāt uz šejieni, pašiem atbraukt, aizbraukt pakaļ, paņemt viņiem drēbes, izmazgāt, atbildīgais darbinieks izmazgā šeit
sakārtos kaudzītēs, skaisti salocīs un aizvedīs atpakaļ. Tas būs tas lielākais cerams, kad arī to izmantos. Pārējie iedzīvotāji, kas vēlēsies, tie atnāks uz šejieni, dos atbildīgajiem darbiniekam drēbes, izmazgās un savāks, vedīs mājās tīrās drēbes. Sociālā dienesta vadītāja stāsta, ka no iedzīvotāju puses ļoti liela interese ir arī par iespēju izmantot dušu. Ļaudis jau tagad jautā, kad tas būs iespējams. Šis pakalpojums tā kā sākuma doma bija tikai trūcīgajām, maznodrošinātajām ģimenēm, bet arī parastiem iedzīvotājiem, diemžēl daudziem nav ne tās dušas mājās, ne veļas mašīnas. Tā kā šo pakalpojumu varēs izmantot tik viens iedzīvotājs, kas vēlēsies. Bet mēs tā kā nelielas atlaides dosim daudzbērnu ģimenēm, kur varēs vienu reizi mēnesī pa puscenu izmazgāt vienu veļas mašīnu, un bērni reizi mēnesī varēs arī mazgāties pa puscenu. Telpas veļas mazgāšanai un dušai iekārtotas Baltinavas novada domas pašvaldības telpās, kas līdz šim netika izmantotas. Projekta vadītāji uzsver, par salīdzinoši nelieliem līdzekļiem ir izdevies īstenot nozīmīgu projektu, kas ir svarīgs daudziem novada iedzīvotājiem. Mums maziņš novads, mēs ļoti grūti apgūt lielus finansējumus, jo arī nāk pašfinansējums līdzfinansējumi, tad tieši mazie līderu projektiņi mūsu novadam pat ir daudz piemērotāki. Novadā netrūkst vēl citu ideju, kuras pašvaldība būtu gatava īstenot ar līderu programmas atbalstu. Redzams, ka ar līderu programmas atbalstu īstenotie projekti ir atrisinājuši būtiskas sociālās jomas problēmas, kuras balstītas uz iedzīvotāju vajadzību apzināšanu, kas pamatā arī ir līderu pieejas būtība. Paldies Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novadu pašvaldībām par uzrīkstēšanos un īstenotajiem projektiem, kas būtiski atvieglo vietējo iedzīvotāju ikdienu. Nākošajā raidījumā stāstīsim par uzņēmēju īstenotajiem līderu programmas projektiem Balvu un Viļakas novados.